Aizputs novada pētniecības muzeja izstāžu zālē savu fotoizstādi iekārto māksliniece Gunta Ruicēna. Izstādē dots savdabīgs nosaukums – 2 logi, 4 gada laiki. Tas nozīmē, ka fotografēts neizejot no dzīvokļa uz vienu, uz dienvidu rietumiem, var teikt, un uz ziemeļa austrumiem. Un tas ir dažādos gada laikos? Jā, dažādos, jo dažreiz ir tāda noskaņa dabā, kas ilg tikai vienu mirkli. Un kamēr apģērbsies un izies ārā un viss tikmēr jau ir pazudis viss. Bet tā, kaut vai ziemā sāls atrauj logu un var pafotografēt. Kas tad ir pa logiem, no kuriem jūs tā fotografējāt? No savas mājas, protams, no Avotielā. Mums jau tās skats uz Misiņkalnu ir ļoti skaists, bet es domāju, ka arī, ja nebūtu tik krāšņas, vienalga varētu ļoti interesanti pafotografēt. Jo viss mainās, tā Dieva radītā pasaule ir tik skaista, tik bezgalīgi skaista, ka nevar, jo kļūst cilvēks vecāks, jo arvien vairāk gribas brīnīties par to, cik tas ir skaisti, cik viss, kā mainās gada laika, kā mainās gaismas, kā saule, mēnesis un mākoņi un zeme un debesis, tas tiešām viss ir tik krāšņi. Es gribēju pateikt, tā kā kādreiz pagājušā gadsimta sākumā franču impresionisti, viņiem nebija svarīgs sižets. Viņi, piemēram, varēja vienu sienu kaudzi, viņi varēja gleznot no rīta, mēnesnīcā, saulrietā. Viņiem bija svarīga noskaņa, gaismas, kā mainās, to es gribēju pateikt. Jā, vienkārši, lai cilvēki paskatās vairāk apkārt un ierauga. Un, protams, tas nenozīmē, ka jāņem tikai ainavu, tikpat labi var bērnus skaisti fotografēt. Visu ko, klusās dabas un visu ko. Man šoreiz ir vairāk tā pa tiem logiem ainavas. Gunta Ruicēna ir gleznotāja. Savukārt ar fotografēšanu Gunta nodarbojas jau 20 gadus. Ir piedalījusies visdažādākā mēroga izstādēs, saņemtas arī medaļas un diplomi. Es neuzskatu, ka šī būtu tāda tiešām ļoti nopietna fotomāksla, tā kā es kādreiz nodarbojos. Tas ir tāds prieks, tāds hobijs. Pēc tā man gleznot un zīmēt, tas ir ļoti, ļoti, ļoti grūti. Un smagi, un tam ir atvēlēts rudens un ziema, tad vasarā, man ne tikai vasarā arī tā, bet fotografija tas ir tā kā tāda izpriec vismaz šodien. Bet ja gribētu tā ļoti nopietni ar fotografiju nodarboties, tad jau, protams, vajadzīga pavisam cita optika un citi aparāti. Tālāk arī bildes ir visai maz formāti, kad tas aparāts man nav tas labākais no zieptrauciņiem, bet tomēr tas jau ar to jau tādas īsti nopietnas bildes uztaisīt nevar. Ja es pati būtu tās bildes kopējis tā kā senāk, tad viņas būtu droši vien labākas, jo tomēr pasūtot jau ir jāsamierinās, kā viņas izgatavo. Kas tad viņās pietrūkst, varbūt? Viņas ir nedaudz par tumšu, nedaudz, kā varētu to teikt, viņas tā kā smok, viņās pietrūkst dzidrumu tādu. Vai tas ir atkarībā no papīra, vai tas papīrs ir kontraslēnāks, uz kur viņi strādā. Bet ir jau arī vēl sliktāk citreiz. Tā kā fotoluks Rīgā jau samērā labi vēl strādā. Aizputs muzeja izstāžu zālē būs apskatāmas 70 fotogrāfijas. Māksliniece tās grupē gan pēc gada laikiem, gan noskaņas. Protams, būtu labāk, ja nebūtu pa 2 likti, bet pat cik viņi ir visai maz formāti ir. Un man gribējās pēc iespējas plašāk parādīt visu to gadlaiku mīnu. Tā grupēšana ir, vispirms viņi ir pa gadlaikiem, un tas, lai tās 2 bildes blakus, kaut cik viņas vismaz skatītos. Kaut gan es ļoti labi saprotu, ka viena būtu bijis labāk, bet tad būtu vajadzīga viena liela un laba. Tā kā es atkārtošu, teikšu, ka ar savu aparātu es nevaru lielu kvalitatīvu fotografiju uztaisīt. Un tāpēc ir viņas mazāks un bija jāliek pa 2. Bet zināmā mērā tas zaudē tomēr. Tas zaudē. Viņas vienotrai traucē. Guntas Ruicēnas fotoizstāde 2 logi 4 gada laika Aizputs novada pētniecības muzejā skatām no 1. jūlijā. Nākamgad māksliniece sola vēl vienu fotoizstādi. Es staigāju pa Aizputi. Sāk Drēvne, Edvins Svēls, Aizputs televīzija.